Nu, sveicināta, Kristīna! Nu, sveicināt, Ines, man prieks tevi sveicināt šādā formātā. Tiem, kas mūs klausās vai skatās, izstāstīšu, kāpēc mēs esam šeit un kāpēc šādā formātā, jo Kristīna Garklāva līdz šim Rebaltikā nestrādāja, tagad bišķiņ piestrādā šodien. Ir iesaistīta kaut kā neviņas. Tālākais kardināls ar Baltikas. Baltikai šogad paliek 15 gadi vasarā, un mēs esam sākuši sēriju rakstu, kur mēs atskatāmies uz tēmām, par kurām mēs esam turējuši rūpi visus šos 15 gadus. Tur ir sankciju pārkāpumi, partiju finansēšana, un mana tēma, viena no tēmām, pie kurām es esmu strādājusi, ir vardarbība pret sievieti, vardarbība ģimenē. Tikko ir tapis arī tāds apkopojošs pētījums par to, kas ir šajos 15 gados noticis. Un tad mēs domājam, ka mēs gribētu kaut kā sasniegt dažādas auditorijas. Un skaidrs, ka ir cilvēki, kur labāk klausās, piemēram, šos raidierakstus. Un tad mēs atkal domājam, varētu savā starpā parunāties, pastāstīt, ko tad mēs tur esam izpētījuši, vispār pastāstīt par Rebaltiku, 15 gadi pagājuši, diezgan tāds pusaudzis jau šis medijs ir. Bet kam būs interesanti klausīties to, ko mēs tur 3-4 cilvēku tādā rotācijā visu laiku runāsim. Tas ir viens, varbūt arī būs interesanti, bet sejas nemainīsies. Otrs ir tas, ka tie cilvēki, kas ir ar šo strādājuši, viņi ir tik ļoti tajā visā iekšā, ka man šķiet, viņi nespēja paskatīties no malas un saprast, kas ir tas, kas ir varbūt interesanti tiem, kuri nestrādā žurnālistikā, vai tiem, kuri nav ar šo tēmu vai nozari saistīti. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāpiesaista cilvēki nedaudz no malas. Tie var būt mūsu klausītāji, tie var būt cilvēki, ar kuriem mēs ikdienā esam kādreiz sastrādājušies, draudzējamies vai vēl kaut kā. Un tāpēc vardarbības tēmai man nebija divu domu, ka es gribēšu uzrunāt Kristīnu Garklāvu, TV personību, ētera personību, divu dabas aizstāvi, vēl dažādos vārdos spēju nosaukt, un šeit reti, kurš tevi nezinu. Kāpēc? Jo tad, kad es esmu rakstījusi par šiem vardarbības tēmām, esmu redzējusi, ka ir ļoti daudz dažādu likumu, daudz dažādu iestāžu, ir plāni vardarbības novēršanai, šodien pat vienu apspriede, bet var uzrakstīt viskaistākos, vispareizākos likumus, bet nekas nemainīsies, ja pretī nebūs cilvēks, kurš ir empātisks. Ja policists, kurš pacēlis klausuli, dežūra policists sievietē, kur ir piekauta, ja viņš nebūs empātisks, ja bāriņtiesas darbinieks nebūs empātisks, ja tiesnesis arī nebūs empātisks, vai jebkurš cits iestādes darbinieks, nu tad tā problēma netiks risināta. Un Kristīna ir viens no empātiskākajiem cilvēkiem, kurus es pazīstu, ne tikai pret cilvēkiem, bet pret dabu, dzīvniekiem un visu pārējo. Tāpēc es uzaicināju Kristīnu nedaudz tā kā vadīt šo sarunu tā, lai tas būtu interesanti cilvēkiem no malas. Diezgan smags uzdevums. Lai gan mēs šeit, ja cilvēki izdzird tavu vārdu, tad jau viņi grib klausīties. Nē, man ir īstenībā ļoti brīnišķīgs uzdevums, un es ļoti novērtēju to, ka tu man uzrakstīji un uzaicināji. Es jūtos tiešām pagodināta būt daļa no jūsu 15 gadu jubilejas. Un vispirms apsveikumu tiešām, jo tas ir, manuprāt, ļoti labs vecums, kas parāda to, ka tas, ko jūs darāt, nav velti un tas ir nepieciešams. Tas ilgspējas stāsts par to, ka tas nozīmē, ka tam ir vērtība. Un es domāju, ka cilvēki novērtē, un ja nenovērtē, tad viņi varbūt arī nezina, ka tas ir vajadzīgs. Tas ir kaut kas tāds, bez kā es gribētu sacīt, man liekas, Latvija jau vairs nav iedomājama. Tā kā paldies jums par to, ko jūs darāt. Un es ar tādu lielu interesi un arī ar tādām, tu minēji to empātiju, arī ar tādām ļoti tādām interesantām sajūtām lasīju tevu pētījumu par to, ka, ja, par asinīm rakstītajām izmaiņām, kas ir saistīts ar sievietes vardarbību un to, kas izdarīts pēdējos 15 gados, un tur tās emocijas man tā tiešām kā tāda kardiogramma augšā, lejā, tu nepārtraukti kā priecājies par kaut ko, bet tad atkal tevi atmet atpakaļ tajā bedrē, kas ir skaidrs, ka joprojām ir pietiekami dziļi Latvijā arī pēc šiem 15 gadiem, vai ne, Ines, tā ir. Un domājot par tevi, un arī es tevi pazīstu, ja, ne tikai kā žurnālisti, bet arī kā fantastisku, gudru, spēcīgu sievieti, un arī ļoti jūtīgu sievieti, tāpēc domājot par to, kā tu nonāci pie šī temata, kāpēc šis temats iekrita tieši tavās rokās. Man, protams, ka loģiski ir tas jautājums, ja, kāpēc tev kā žurnālistei, kā cilvēkam, kā sievietei varbūt bija svarīgi strādāt tieši pie šī temata. Šobrīd nebija daudz to izvēļu, jo šie raksti ir vairāk tāds kā atskats. Tur ir pētniecība, protams, tur ir analītika un daudz materiālu vākšana un interviju, bet tas bija tāds kā atskats, un kāpēc es, jo, es par šīm tēmām esmu rakstījusi iepriekš, man tās ir bijušas svarīgas,
tās pirms daudziem gadiem aizsāka Inga Spriņģa, kur šobrīd Rebeltikā nav aktīva žurnālisti, tāpēc šit loģiski, ka es par to rakstīšu, jo es vienkārši par to esmu interesējusies un man tas rūp. Un, ja es varētu rakstīt, es rakstītu vispār tikai par sociālu politiku. Tās ir tādas manas tēmas. Patiesībā, tad, kad es pieteicos darbā Rebeltikā, viena no lietām, kas mani uzrunāja, bija tas, ka viņas runāja par šīm tēmām, jo medijos tolaik vēl nebija tik ļoti izplatīts runātāji, joprojām šī ir tāda lieta, par ko tā skaļi nerunā, bet tad Ingai bija filma Izdzīvotājs, kur bija arī sabiedrībā zināma sieviete, kas runāja par piedzīvoto vardarbību ģimenē, un man tas likās tā ļoti atbrīvojoši, ļoti spēcinoši, ka ne jau tam cilvēkam ir jābūt kauns, kurš ir pārdzīvojis to vardarbību. Tam kaunam reizēm saka, ir jāmaina puses, ir jābūt kauns tiem, kas to vardarbību ir veikuši, vai tiem, kas nav spējuši nosargāt šo sievieti. Nevis viņai vispār nav par ko kaunēties. Un man šī tiešām ļoti atsveicinoši, ka Rebaltika par to raksta, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es pieteicos darbā, jo man liekas, es arī gribu. Es gribu dot balsi šīm sievietēm. Un bieži vien jau tie nav publiski zināmi cilvēki. Mēs dzirdam arī tādus gadījumus, un tad tas ir skaļi, bet bieži vien tās ir ģimenes aiz slēgtām durvīm, kuru mēs neko nekad neuzzinām, un man bija sajūta, ka mēs kaut kā šādi varam dot balsi šīm sievietēm, būt viņu balss, būt viņu pārstāvniecība. Un man vienkārši bija arī dusmas laikam, jo tagad arī tie rakstājumi, mēs pieminam, kas ir lietas, kuras ir mainījušās tikai pēc Rebaltika publikācijām, un kādas ir lēni mainījušās, un kā vajadzēja kādam nomirt, kādam tikt nogalinātam, lai tas beidzot mainītos. Man vienmēr ir dusmas par to, kāpēc mums ir jāsagaida līķis, lai mēs kaut ko mainītu. Lasot rakstu, ja tur viss ir tādā smukā virtenē, un ka šķiet, ka tā dinamika ir, bet tad, kad tu saproti, ka tie ir 15 gadi, tad tas ir tomēr ļoti ilgs laika posms, vai ne? Uz papīra tas izskatās krietni ātrāk, ka tas viss tā dinamika ir notikusi. Un te laikā man gribas piebilst, tie 15 gadi ir daudz, bet tad, kad es saliku to laikjoslu, man bija Excelis, kurā es saliku visu to laikjoslu, un es visu pat neiekļauju rakstā, bet man liekas, kā mēs vispār dzīvojam pirms tam? Ja tikai šos pēdējos 15 gados ir pagaidu aizsardzība pret vardarbību, ja tur ir seksuālā uzmākšanās, ir beidzot sodāma vajāšana, kā mēs vispār pirms tam dzīvojam neaizsargāti? Ja godīgi sakot, ja tā padomā ārprāts, un ja tagad arī paskatās tās līknes, ja, kas tev ir tavā rakstā, ja, tur mēs redzam, ka tie cipari tāpat ir dramatiski, jā. Pagājušā gadā tu rakstīji 5 sievietes, jā, nogalinātas. Sieviešu nogalinātāji ir vairāk, bet 5 sievietes ir nogalinājuši tieši dzīves biedri. Un tas ir kliedzoši. Tas ir kliedzoši. Godīgi sakot, man bija tā, ka es lasīju šo rakstu, un man šķita, ka es varētu lasīt vēl un vēl. Mūsdienu laikā jau mēs ļoti labi zinām to, ka citreiz cilvēks baida tas, kas ir ļoti garš, un tu saproti, ka tev būs jāvelk ilgāks laiks, un tāpēc arī tu arī minēji, ka tev ir jāiekļaujās apmēram tajā apjomā, cik tev ir jāiekļaujās, un daudz, kas palika arī ārpus raksta. Domājot par to, kas tev arī pašai varbūt vēl palika ārpusē, aiz tā priekškara, kas ir lasāms, visiem pieejams, kas bija varbūt tāds, kas vēl tev tāds šķita pieminēšanas vērts, vai ko tu atceries, ko tu gribētu vēl izcelt no tā visa? Kaut kādas lietas palika ārpus rakstu, piemēram, šajā stāstā man ir atsauce uz rakstu, kas tapa 20. gadā, proti, kad mēs ar kolēģi atradām Krāslavā sievieti, kura bija pārdzīvojusi lielu traģēdiju. Viņa bija dzīvojusi gadiem ilgi vardarbīgās attiecībās, un vienā brīdī viņa saņēmās spēku aizbēgt. Un šis vīrs nebija mierā ar to, ka viņa aizbēga, un viņš nogalināja viņu abu kopīgo meitu un pats pakārās un atstāja zīmīti, ka šis pavasaris tev vajās mūžam. Un pēc tam tur mainījās, bija likuma izmaiņas pēc šī notikuma, ko mēs atklājām, un tas toreiz bija ritīgi smagi par šo rakstīt, bet jāsaka godīgi, jo tas bija burtiski un čekot mēnesis pēc tā notikuma, kad mēs šo sievieti atradām. Un mēs sēdējām tajā pagalmā, un viņu ieved mūs tajā mājā, kur tas vīrs bija nogalinājis meitu un iebāzis viņu dīvāna kastē un pats pakāries, un tad viņi rāda to dīvāna kasti, un man liekas, ka tur ir tik smags gaiss, kur var burtiski pakārt sirvi, kāds ir tas latviešu teiciens, jo, tas bija kaut kas vājprātīgs tajā brīdī, bet mēs sapratām, cik tas ir svarīgi uzzināt par to, un cik svarīgi, lai tas kaut ko maina. Un tagad es viņai piezvanīju atkal, un skaidrs, ka viņai, sāpes nav kļuvušas mazākas. Tas varbūt ar ikdienas lietām
kļūst izkaisītākas, bet man šķiet sāpes par tuvinieka meitas zaudējumu nevar kļūst mazākas, tās apauga ar kaut ko citu varbūt. Un mēs nedaudz parunājām, viņa nepiekrita intervijai, viņa negribēja šobrīd vairs būt publiska, bet bija kaut kādas lietas, ko viņa teica, kas man iespiedās atmiņā. Viņa teica, ka nevar jau tā teikt, bet kaut kādā ziņā viņa sev to meitas zaudējumu attaisno ar to, ka viņa izpildīja kaut kādas, grūti pateikt, ne misiju, bet, ir kaut kāds ieguvums arī šo visu. Tas izklausās ļoti briesmīgi it kā, bet mainījās vairāki likumi pēc tam, kad šis stāsts tika publicēts. Skaidrs, ka vislabākais scenārijs ir, ka meita dzīvo un viss ir kārtībā un varmāka saņem pēc nopelniem, bet ja vismaz ar šo stāstu varēja paglābt kādas citas sievietes no līdzīgas scenārija, viņa saka, tad viņa ir pateicīga vismaz par to. Un skaidrs, ka viņa meklē kaut kādas atbildes, skaidrs, ka māte meklē kaut kādus iemeslus un mēģina atrast tam jēgu, kāpēc tas tā notika. Un to noteikti nevar atbildēt. Bet viņai bija dzirdams, ka viņa ir atradusi sev to jēgu, ka meitas vairs nav, bet ļoti iespējams ir citas meitas, kuras ir izdzīvojušas tāpēc. Tas, ko tu stāsti, man nepārtraukti ir tāda, zini, tā zosāda no tām emocionālajām šausmām. Jūs arī publicējāt šeit bildi no tās vietas ar to nodedzināto principā. Jā, viņš vēl sanesa vēl garāžā visas mantas, lai viņai nekas nepaliek pāri un nodedzināja visu. Tas ir kaut kas vienkārši neiedomājams, ko tādu arī pieredzēt, arī kā žurnālistam. Zini, es vispār domājot arī par to emocionālo pusi, arī tās traģēdijas, arī par ko mēs stāstām ikdienā. Man jau šķiet, ka žurnālistiem ir svarīgi būt arī empātiskiem un just, vai ne? Un ir bijuši vairāk gadījumi, kad es knapi arī ēterā noturos, lai neraudātu. Es atceros pirms vairākiem gadiem. Tad laikam, gan es apraudājos, arī bija nedaudz apraudājos par kad kāda mamma ielec no tilta ar 2 bērniem maziem kopā upē. Un tad es nezinu, cik iespējams, ka viņa bija arī cietusi no kaut kāda veida vardarbības, emocionāls vai kādas citas. Mēs labas dzīves tā noteikti nedara. Jā, to mēs nezinām, bet tas notikums man spilgti atmiņā joprojām ir, jo tajā laikā arī man bija tajā vecumā bērni, pavisam maziņi. Un līdzīgi arī par Rusiņu, ko tu arī pieminēji savā rakstā, tās ziņas lasot arī ēterā par to vājprātu un arī reizē to izmisumu, vai ne, ko cilvēki piedzīvo tad, kad viņus nedzird, vai ne? Ja tieši Rusiņa bijušie dzīvesbiedri, viņi bija klauvējusi pie visām durvīm, un es arī tagad izgāju cauri arhīvam un skatījos, kur tik viņa nebija rakstījusi iesniegumus, runājusi, lūgusi, un tur beigās bija tiešām tā kā, lūdzu, mani pasargājiet. Neko vairāk, man ir bail pasargājiet. Un tad prokurora atbilda, kurš saka, ka tāda mīlnieka viņa jau tikai draud, viņa neko nedara. Un tad ir līķis. Šausmas. Jo godīgi sakot, tas laikam arī par Rusiņu lasot, protams, ka ir kaitinoši apzinoties, ka šis cilvēks ļoti iespējams kaut kur joprojām staigā nesodīts. Lasot to, kā šai sievietei aizvērās durvis citas pēc citām, tas ir tas brīdis, kad man arī skrēja šermuļi, jo būtībā vienām durvīm vajadzēja atvērties, lai šī mamma šī sieviete būtu joprojām dzīva un pasargāta mūsu valstī, kas ir vienkārši šausminoši. Domājot arī par tām durvīm, kas atveras, šo 15 gadu laikā, arī runājot ar cilvēkiem, runājot ar sievietēm, runājot arī ar policistiem, vai tev ir tā sajūta, ka mēs tagad varam sacīt, ka, ja klauvē, tad tās durvis atverās? Zini, man tā likās arī 23. gadā. Man likās arī, ka tad, ja es klauvēšu, tās durvis atvērsies, bet es nezināju par šo Ivetu, kuru nogalināja. Es nezināju par viņas gadījumu. Es toreiz, pirms tas izskanēja skaļi, es nezināju, ka ir sieviete, kas šobrīd iet cauri tādām lietām, kur viņu klauvē, viņai neatver šīs durvis. Un tas man lika domāt, ka man grūti spriest. Man šeit ir ļoti daudz faktoru kopums, kāds cilvēks tev būs pretī. Kaut kādā ziņā man šķiet, ka tā joprojām varētu būt laimes spēle. Jo es esmu runājusi arī ar paziņām, kuras ir cietuši no vardarbības un vērsušās policijā. Tās pieredzes ir ļoti dažādas. Ir tādas, kuras ir jutušās uzklausītas, ir tādas, kuras ir jutušās, ka viņām palīdz. Un tad ir tādas, kuras ir saņēmuši komentārus, vai te tev tiešām izvaroja? Tu taču pazini to vīrieti. Varbūt, ka vai tu tiešām gribi rakstīt iesniegumu. Un ne tikai Latvijā, man šeit tā joprojām ir tāda laimes spēle, pie kā tu tiksi. Atceries, vai ne, tā kā padomu laikā bija kaut kāda,
kaut kas Pardon, laiks, tik es neatceros. Jā, nu, jā, es varu, bet kaut kas tik briesmīgs, ja, ka ne, es domāju par to kodu, kas ir iekodējies daudzos, iespējams, nu, vecākas paudzes, varbūt cilvēkos, nu, ja sit, tad mīl, jā, un kaut kas tam līdzīgs. Nu, cik tas, Es bet, joprojām nu, redzu tas komentārus. joprojām, jā, 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 nu, tā jā, kā es redzu komentāros arī, bet ko tad viņi izdarīja? Tā kā, nu, jā. kā tad vīrietis tā noveda? Tāpat jau nesit, vai ne? Jā, nu, tad vai tas, ja sita mīl, man šķiet, tas vairs es tik ļoti bieži nedzirdu, bet es dzirdu to, ne, nu, ko tad viņi izdarīja? Pagal viena nedeg, tā, to es dzirdu bieži, un tā kā noveda to vīrieti, vai vēl kaut kā, bet vardarbībai nav nekāda attaisnojuma noteikti. Nu, es vēl gribu mazliet arī parunāt par to, kas, nu, arī jāsaka, man, protams, arī esot un redzot to, teiksim, politiķu retoriku, arī, protams, pievērš uzmanību, jā, bija tas, ka iespējams cilvēki, no kuriem mēs varbūt gaidījām tādas reakcijas, bet bija arī cilvēki, no kuriem mēs varbūt negaidījām tādas, piemēram, reakcijas vai komentārus konkrēti par to, ka, ja cilvēki, piemēram, zina, ka ģimenē ir šī problēma, vardarbība, ka trešajai pusē nav tiesību iejaukties, jā. Un, Tur bija viena situācija, jā, pirms pāris jā, gadiem. Kad, un, tur, proti, politiķis tur teica tiem, kas nav lasījuši rakstu, ka, ja tā ir bijusi vienreizēja vardarbība, tur bija runa par to, ka vajadzētu atļaut bez cietušā iesnieguma sākt kriminālu jā, procesu. Kas tagad ir atļauts un ir likums. Un toreiz argumentēja sieviešu aizstāvi par to, ka, ja tu tu dzīvo tajā vardarbībā, tev drīzāk ir šantāža, ir spiediens, ļoti iespējams tev ir finansiāla atkarība, vēl kaut kas, nu, un tev ir bail rakstīt iesniegumu, jo tu ar tevi izrēķināsies. Un tad bija doma, ka jāļauj bez cietušā iesnieguma, jo tad, ja mēs fiksējam vardarbību, tad var sākt. Un tad bija politiķi, kas teica, ka, nu, nevajadzētu gan trešajām pusēm jaukties, ja viņiem ir divi pieauguši cilvēki un viņiem vienam pret otru pēc šī strīda vai kautiņa nav iebildumi vienam pret otru, nu, tad nevajag trešajā pusē jaukties. Un tas tāds, jā, tas ļoti novecojis uzskats, manuprāt. Man gribētos, tas, ko es visu laiku saku, ka man gribētos, lai tā ir visu mūsu darīšana. Un tā kā, ja es zinu, ka kaimiņos kādu sit, es nevaru pat iedomāties, ka tā nav mana darīšana. Tā ir mana darīšana. Es nereiz vien esmu saukus policiju dažādās dzīves vietās, kur esmu dzirdējis, ka kaimiņos ir strīds, kas ir pāraudzis vardarbībā. Un man šķiet, ka tā vienmēr ir mana darīšana. Un ja es redzu uz ielas kaut kādu konfliktu, protams, ir jāizvērtē, vai tu pats nekļūsi par upuru tajā situācijā, vai tu vari izsaukt policiju, vai tu vari iet klāt, bet man šķiet, ka tā ir visu mūsu darīšana, ja kāds tiek pazemots, ja kāds tiek šantažēts, vajāts, kādam tiek sists, kāds tiek saucts daudz nesmukos vārdos, rupjos emocionālā vardarbība, varbūt ne tikai nesmuku vārdu, bet vēl dažādas lietas. Man šķiet, ka tā ir visu mūsu darīšana, ja kāds cieš no vardarbības. Tā nav viņu darīšana, tā nav kaimiņu darīšana, vēl kaut kādu vai tu paziņu un draugu, bet tā ir visu mūsu darīšana. Man gribētos, lai tas, ka kādu kaimiņos sit, būtu mūsu darīšana. Svarīgi apzināties to, ka tas, kuru sit, iespējams, ir tik vājā pozīcijā, ka viņam ir bail pat jebkādā veidā par to runāt ar tiesību sargājušām instancēm kaut vai ar draugiem, ar paziņām, ar jebko, jo principā tam cilvēkam jau īsti nav variantu. Bet par to runāšanu es īstenībā tiešām tādas vislielākās pateicības vai ne tām sievietēm arī Krāslavas stāstā, kuras atver tās savas durvis, atver īstenībā savas tādas visdziļākos pārdzīvojumus, kas viņas īstenībā vajās visu dzīvi, un stāsta par to, jo man šķiet, ka tas arī raisa tādu lielāku sapratni un principā to tematu tā kā legalizē, ka mēs to noliekam tajā savā dienas kārtībā un atzīstam to par tiešām klātesošu mūsu visu ikdienās, vai ne? Jā. Patiesībā es atceros, ka mēs toreiz ar kolēģi Ilzi, mēs aizbraucām uz Krāslavu, mums nebija telefona numuru šai sievietei, vai mēs nezinājām, kā viņa izskatās, mēs neko nezinājām. Mēs bijām saucījuši no visurienes dažādas informācijas druskas, neviens jau mums nedeva to informāciju, bet mēs zinājām adresi, kur viņa varētu būt. Un mēs aizbraucām, un es atceros, mēs sēžam tajā mašīnā, un mums ir viena iespēja viņu uzrunāt. Mums ir jāapskata viņai, kāpēc viņai būtu jārunā. Un viņa tikko zaudējusi meitu pirms mēneša vai diviem. Vīrs ir pakāries, viņa visi iedzīvi ir nodedzināti, un es atceros, kā mēs sēdējām un štukojām, tā teikt, kā viņa pierunāt runāt ar mums. Un nevis tāpēc, ka mums vajadzētu kaut kāda sensācija vai kaut ko, bet
mēs ļoti iespējams, ja tur būtu kaut kāds cits stāsts, mēs viņu pat nepublicētu pēc tam, kad mēs būtu parunājuši, bet mums bija nojauta, ka to varēja varbūt novērst. Varbūt tur varēja kaut ko izdarīt citādi, kā arī bija beigās. Un es atceros, ka es tā ļoti bailīgi viņai teicu, es nevaru jums palīdzēt, nu, es jūsu meitu nedabūšu atpakaļ, bet tas, ko mēs varbūt varam izdarīt, ir, ka citas meitas paliks dzīves. Un tas viņai bija tāds, jā, tad es runāšu. Ja es kādam varu palīdzēt, tad es runāšu. Nu, zini, vēl viens tāds pamats tajā visā ir, protams, ka policijas stāsts. Un tam arī tu rakstā pievērsies īpaši un apraksti cilvēkus, kas tiešām arī ir daudz darījuši un kuriem ir bijusi tā empātija un nav bijusi vienaldzība. Jo vienaldzība, manuprāt, ir tas, kas jebkurā tematā nebūtu vēlama. Ka ir svarīgi, lai mēs neesam vienaldzīgi pret vispār jebko, kas mums notiek apkārt. Un runājot par policistiem, un arī tas šausminošais īstenībā teikums, ko tu rakstīji, vai ne, ka pirms kaut kādiem gadiem, pat tajā brīdī, kad zvana sieviete, tad apmēram, labi, piezvan vēlāk, piezvan tajā brīdī apmēram, kad tev sitīs, un tad mēs domāsim, ko mēs tajā brīdī konkrētajā darīsim. Jo tas ir tik tieši šausminoši, it kā sievietei zvērtē pa galvu, viņai otrā rokā ir telefons un viņa zvana policijai. Un tas vienkārši izklausās tik neloģiski briesmīgi, bet cik te es saprotu arī no tā tava sacītā, ka arī šeit tā situācija ir tomēr labāka un ka maz, ka tomēr ieklausās tajos cilvēkos, kas vēršas pēc Patiesībā vairāk. Tas, ko es gribu uzsvērt, to, ko tu citēji, tas nav mans teikums, bet tas ir tas, ko man policists atklāja. Andris Rinkevits, viņš ir prevencijas nodaļas vadītājs. Un tas man bija kaut kā tā sapurinoši, ka viņš man to pateica intervijā. Es atceros, es tā bišķiņ apstulbu, jo viņš to neteica off the record. Zin, kā citreiz pasaka kaut kādas lietas, kas, atzīst savas kļūdas, bet šito nerakstiet. Bet viņš neko neteica, un man bija tāds, viņš tikko to pateica. Un man šķita ļoti atsvaidzinoši, ka viņš ir gatavs arī atzīt dienestu kļūdas, iestādes kļūdas. Un viņš teica, jā, ka, viņš ir, šeit kaut kāda iekšēja pētījuma, viņš vēlas, lai saprast, kur ir problēmas iekšā, un viņš klausies kaut kādus sanākus zvanus uz vai 112 vai policijai, un tad viņš teica, ka tur ir vairākas reizes, ka sievietes zvana, saka, ka man tur vakar vieši piekā, un viņiem saka, piezvaniet citreiz, ko tad mēs jau nevaram tur ar atpakaļējušu datumu kaut ko izdarīt. Nākamreiz piekāus zvaniet. Un vienkārši atšūtās sievietes. Un tas, ko tas Rinkevits arī saka, viņš saka, ļoti iespējams, ka tā bija vienīgā iespēja mums pie šīm sievietēm piekļūt, viņām palīdzēt, tāpēc, ka tā bija vienīgā reize, kad viņas saņēmās, un viņas zvanīja un meklēja palīdzību, kur? Pie policista, vai ne? Kurš bērnības māca, vai ne? Kur vēl? Policija mūs sargā. Un viņš saka, un viņš pats arī lieto vārdu, un viņu tā rupi sakot pasūta. Vai viņi vēlreiz zvanīs, viņi nezinīs vēlreiz. Un viņš saka, mēs viņu visdrīzāk pazaudējām. Vai kas notika ar šo sievieti, vai tur pēc tam arī nebija traģēdija, tur mēs nezinām, bet tas man likās kaut kā atsveicināšu, ka viņš pateica, ka tā viņa prāt vairs nenotiek. Es nezinu, vai tā nenotiek, bet es gribu cerēt, ka tā vairs nenotiek. Bet man šī atsveicināšu, ka viņš atzīst šo savu kļūdu. Un tas, kas man vēl šķita interesanti, es viņam jautāju, ko jūs gribat nākotnē darīt? Kādi ir plāni? Ir daudz likumu pieņemti, mums ir viss pierakstīts, kā mēs iestājāmies pret vardarbību, bet ko mēs vēl varētu darīt? Un viņš kā policijas pārstāvs teica, ka viņi gribētu paredzēt vardarbību. Un tas man šķiet ļoti interesanti. Es nebiju dzirdējusi par kaut ko tādu rakstā, man šeit arī šo es neieliku, bet vienkārši bija ļoti daudz un garš tas raksts, bet nevis paredzēt kā Vanga vai Zilā kalna Marta, bet proti tie cilvēki, kas pastrādā vardarbību, kļūst vardarbīgi, viņi nekļūst vienā dienā vardarbīgi, un lielākoties viņiem ir vēsture. Viņi ir bijuši agresīvi braucēji, viņi ir bijuši kaut kādos citos kautiņos, viņi ir bijuši vēl kaut kas. Visbiežāk, viņš saka, policijā jau ir bijuši 5-6 kaut kādas lietas ar šo cilvēku. To vardarbību var paredzēt. Ja ir bijis, ka, nezinu, vēl kaut kāds konflikts izsaukums, vēl kaut kas, policijai ir informācija par šo jautājums, ko viņi spēja izdarīt ar to informāciju. Un viņš teica, ka viņiem ir kaut kāds projekts, kur viņi darot reģionos, kur, piemēram, ja viņi kādreiz ir zinājuši, ka ģimenē ir bijusi vardarbība, bet tagad it kā viss labi, tur neviens nezvan, nav nekāda iesnieguma, viņi preventīvi mēdzot aizbraukt, aplūkot. Bet, piemēram, ja tur ir bijis vardarbīgs vīrs,
Viņi sagaida, ka tas vīrs aizbrauc uz darbu un tad aizbrauc pie tās sievietes, nu, lai viņi jūtas droši runāt. Un viņš saka, ir bijušas reizes, ka mēs atklājam, ka tā vardarbība joprojām tur notiek, viņai vienkārši ir bail kaut kur zvanīt, vai viņa nevar piezvanīt, vai vēl kaut kas. Un tas man šķiet tā iedvesmojoši, ka arī tā var notikt. Jā, tas tiešām ir iedvesmojoši, un paldies tiem cilvēkiem, kas tiešām tur rūpi, jo tu nezini, kurā brīdī tu tiešām izglāb kādam cilvēkam dzīvību, tāpat kā Zini, tavs kā, bet brālis. policistu ir Jā, tik daudz, policija ir tik milzīgs mehānisms, un kā jau jā, sabiedrība. Ir tie nu jā. empātiskie, un ir arī tā otra puse, vai ne? Tāpēc es negribētu arī pārāk saslēt policiju. Man šīs lietas šī te interesantas, bet es ticu, ka tur joprojām ir gan daudz cilvēku, kuriem tur nevajadzētu būt. Daudz, kur tā man šķiet ir, bet domājot vispār par to nākotni, es tur tās bāžas arī, un, protams, ka pašai arī man ir tas tāds neliels satraukums, ja mēs runājam par konvenciju pret vardarbību, ko daudz pazīst par Stambuls, jeb sauc par Stambuls konvenciju. Nu, tad tas arī ir tas temats, ka arī tu pieskaries savā rakstā, un tas jāsaka, ka ir temats, kas, es domāju, ir prasījis arī to uzmanību mūsu šajā sarunā, tāpēc, ka mēs nezinām, kā tur nākotnē varētu būt. Tas ir atlikts uz nākamajam saimnes sasaukumam, un es domāju, šajā priekšvēlēšana laikā tas būs ļoti skaļš temats. Ļoti skaidrs, un to jūs noteikti arī visi tie, kas mūs skatās, klausās, noteikti redzēsiet, dzirdēsiet. Mēs noteikti aicinām jūs klausīties tajā, ko saka politiķi un kāds ir tas viņu nākotnes vispār redzējums, bet varbūt arī es izmantošu to iespēju, kad man tev ir iespēja pajautāt, kā tev šķiet, kas tad ir tas iegūms, ko tu varbūt arī redzēji, ja, strādājot pie šī stāsta, ko mēs varam sacīt, pateicoties šai konvencijai, kur mums varbūt ir šobrīd tās durvis vairāk atvērušās. Es neesmu apkopojusi visus ieguvumus, un es neesmu skatījusies visu iespējamo, bet īstenībā ļoti daudz, un to centuši Marta, manuprāt, kuru ļoti ķengā opozīcijas politiķu un Stambuls konvencijas pretinieki, ir labi skaidrošus materiālus par to izplatījuši, bet arī tagad, skatoties to laika līniju, daudzi likumi, kas tika pieņemti, piemēram, par seksuālu uzmākšanos, tur ir atsauce uz Stambuls konvenciju. Nu kā, likumam vienmēr raksta anotāciju un vajag pamatojums, vai nevajag pētījums, vai kaut kādu citu valstu pieredzi un tā. Un vairākos likumos, kas ir labi un sargā Latvijas sievietes, Latvijas bērnus, Latvijas iedzīvotājs, vīriešus, cilvēkus no vardarbības, ir tapuši atsaucoties uz Stambuls konvenciju vēl pirms tā tika pieņemta pie mums. Bet, tā kā mēs to par autoritāti patiesībā uzskatījām jau ļoti sen. Un tagad pēkšņi mēs esam pamanījuši vai izdomājuši, nevis pamanījuši, nevar pamanīt to, kā nav. Mēs esam izdomājuši, ka tur ir lietas, kas būs bērniem jāmāca par dzimumu maiņu un būs migranti jāuzņem, vispār nesaistītas lietas, kas konvencijā nav. Un man patiesībā, tagad domāju, vai man šo stāstīt, bet patiesībā tas Stambuls konvencija ir man bijis tas dzīves pagrieziena punkts kaut kādā mērā. Es agrāk gāju draudzē, par ko noteikti daudz cilvēki varētu brīdīties vai nezināt. Un Stambuls konvencija, kāpēc man bija pagrieziena punkts, jo man sāka rasties kaut kāda skepse pret to, kas notiek draudzē par dažādām lietām, bet es vienmēr kaut kā sev nokušināju vēl kaut ko. Un tas bija laiks, kad sākās lielais strīds par Stambuls konvenciju, tas es nezinu, kaut kāds 15, 16 gads varbūt. Un baznīca iestājās pret Stambuls konvenciju. Un es biju domājis, kas tur ir tajā Stambuls konvencijā. Tāds, es sēdēju mājās un cītīgi viņu lasīju. Un lasīju arī angliskos dokumentus, skaidrojumus un citu valstu pieredzes. Un man liekas, viss ir kārtībā. Un es viņu tiešām biju lasījusi. Es neredzēju neko sliktu. Un tad es aizgāju svētdienā uz baznīcu. Un mācītājs no skatuves stāstīja, cik Stambuls konvencija ir slikta. Un viņš stāstīja, kā mums ir jāiestājas pret, kā ir jāsūta deputātiem vēstules. Un viņš stāstīja lietas, kuras nav Stambuls konvencijā. Un man likās kaut kā dīvaini, jo mācītājs ir tā kā baznīcas galva, vai ne? Un man tā kā ir jāuzticas viņam, bet es nevaru uzticēties, jo viņš stāsta melus man šobrīd. Jo es esmu lasījusi, un ļoti iespējams, es esmu vienīgais cilvēks tajā zālē, kurš ir lasījis to Stambuls konvenciju. Un man tobrīd ļoti zuda uzticība šai draudzēji, baznīcai kā tādai, un es ļoti attālinājos no tā visa. Man likās, no kurienes tas viss naids ir nācis, kāpēc mēs negribam palīdzēt. Patiesībā tas man kaut kā pamainīja dzīves trajektoriju pavisam, jo es aizgāju tās draudzes un neesmu atgriezusies. Jā, un man liekas, nemācīties nekā cits to nebija izlasījis, un tas izmēr ir viedējoši, cik visos kontekstos cilvēkiem pašiem vajadzētu izlasīt un pašiem izdarīt secinājumus. Tam absolūti pievienojos. Tu jau minēji, ka ir vairākas iniciatīvas, likumi, kas ir mainīti pateicoties arī jūsu kā žurnālistu darbam, vai ne, saistībā ar vardarbības apkarošanu. Par ko tev pašai ir tāds lielākais gandarījums
strādājot pie šī temata. Man šķiet, ka tas Krāslavas gadījums arī bija Jā. tāds neskaļā. Viņš bija vissāpīgākais arī emocionāli. Es man liekas, ļoti daudz naktis pēc tam murgoju, bet tas bija ļoti tāds ievērējis cienīgs, un es pēc tam skatījos pēc šī. Mainīja vairākus likumus. Viens no likumiem bija tas, ka, lai lūgtu pagaidu aizsardzību pēc vardarbību, izrādījās, ka tev ir jālūdz tur, kur tev tā vardarbība notiek. Bet, ja tu esi aizmucis no tās vietas uz drošāku vietu, tur nemaz nedrīkst iet uz tiesu un prasīt aizsardzību, kas liekas muļķīgi. Tu viens nebija padomājis, ka tā arī var gadīties, vai ne? Un tad to mainīja, un es tad tieši lasīju likuma anotācijas, nebija lasījusi nekad tā likuma anotācija, un principā tur ir divas lapas, kur ir 1, 2, 3, 4, 5 citās no Rebaltika raksta. Un tā kā tur nav nekāda cita, tur tikai kur mums vajag, jo šo sievieti mēs nenosargājām tāpēc. Jā, man šķiet, ka tas ir tāds lielākais gandarījums, kas ir, ka mainīja vairākas lietas. Tur ievies arī anketu vardarbības novēršanai, ka policijai ir jāziņo sociālajiem dienestam, ja tur notiek šī vardarbība, lai sociālais dienests pēc tam var to ilgtermiņā uzraudzīt. Mainījās daudz lietas, bet žēl, ka caur tādu traģisku notikumu. Kā arī tava raksta nosaukumā, jā, par asinīm rakstītajām izmaiņām, kas ir notikušas šo 15 gadu laikā, bet domājot par tālāko. Gribētos jau cerēt, bet mēs nedzīvojam Leipakrijā, ka šis temats, ka tas visas tās lietas vai nenotiks pašas tajā savā ritmā, likumi tiks pildīti, empātija būs, vai ne, sadzirdēs cilvēkus, kad viņi lūgs palīdzību. Vai jūs esat arī nolēmuši turpināt strādāt pie šī temata? Nu, protams, ja tam ir nepieciešams pamatojums vai kaut kā, cerēsim, ka tas nav pamatojums, kas ir asinīm slacīts. Bet principā, vai tu redzi, ka arī savu darbu turpinām vai kolēģu darbu turpinām? Es domāju, ka noteikti Rebaltika šim pievērsīsies, jo man šķiet, ka daļai sieviešu Rebaltika, Inga, Sanita ir kļuvuši arī par tādu kaut ko uzticamu, pie kā var iet. Tāpēc, vairāk stāstu, jo ir stāsts, kurus mēs meklējam. Mēs, piemēram, šo Krāslavas sievieti mēs redzējām, tas, kā mēs viņu atradām, bet kā mēs vispār šo stāstu sākām, bija preses konference, Covid laiks. Policija saka, ka ir augusi vardarbība ģimenē tajā laikā un ir viens letāls gadījums. Visa informācija, kas mums bija, un mēs gribam zināt, kas ir tas viens gadījums. Un tad mēs tikām līdz šim traģiskajam gadījumam. Bet reizēm sievietes pašas nāk, un arī Sanita ir rakstījusi par sievieti, kurai nogriez ausi, kura ieradās pie Sanitas vai rakstīja viņai. Mēs ceram, ka būs mazāk jāraksta, jo būs mazāk vardarbības, bet diez vai tas tā notiks. Mēs nevaram uzrakstīt par katru vardarbības gadījumu. Un tas, manuprāt, arī nav vajadzīgs. Jo es redzu, piemēram, dzeltenajā presē šie vardarbības gadījumi tiek pasniegti kā izklaide, un tur nav nekāda ieguma. Viens ir, tur par to runā skaļi, bet viņi tiek pasniegti tik sensacionalizēti, ka tā jau kļūst par kaut kādu izklaidi. Kādam citam, jā. Jā, kādam citam kaut kas notika. Mēs tādas individuālas, privātas lietas nekad nešķetinam. Mēs pieķeramies tēmai tikai tad, ja mēs redzam, ka sistemātiski ir kaut kāda problēma, un kaut ko var mainīt. Kaut ko var mainīt lielākai sabiedrībai, būs kaut kāds iegūms. Tāpēc arī šajā Krāslavas gadījumā mēs redzējām, ka noteikti ir daudz sievietes, kurām šis var palīdzēt. Tāpēc mēs par to rakstām. Ja tā ir kaut kāda vienas ģimenes joprojām šausminoša pieredze, bet tur neko nevar mainīt, kā vien apcietināt, tad ir jāapcietina. Tad tas nav darbs žurnālistiem. Mēs jau gan ilgi runājam. Man liekas, mums vajadzētu par tevi parunāt arī. Bišķi 7 gadi tev jau arī. Tas jau arī ir daudz vispār Rebaltikā. Es tev mēģināju, man saskaitīs 7, man iet 7. vai iet 8. Es nezinu. Bet jā. Bet 7 jau vairs neskaita. Un kā tu jūties šajā darba vietā vispār? Kā kur dienu? Jā. Es negribu mēģināt zīmēt rozā brilles pa 7 gadiem. Tās rozā brilles jau ir nokritušas. Zin kā tad, kad es gribēju šeit strādāt, tad man bija ritīgs rozā brilles. Es pirmajā intervijā domāju, ka es apčurāšos. Pirms 7 gadiem man Santi Emberga uzaicina uz interviju, un viņa man beigās prasa, vai man ir vēl kaut kas, ko es gribu teikt. Un es gribu pateikt, ka es esmu tik satraukusies, ka es gandrīz apčurājos. Bet es biju tik satraukusies, ka es pateicu, ka es esmu tik satraukusies, ka es apčurājos. Tas tā nebija. Mēs šo mītu šobrīd gāžam, tātad tā nav patiesība. Un es biju pārāk satraukusies, lai mēģinātu vēl to paskaidrot, tāpēc es vienkārši atstāju to, kā ir. Tu teici, vai ne, ka ir dažādas tās dienas un loģiski, ka tā. Bet man ļoti patīk. Daudzas lietas man šeit ļoti patīk. Man ļoti patīk kolēģi. Mēs esam ļoti mazs kolektīvs, bet ir ļoti atbalstoši. Un esmu daudz mācījusies tiešām no katra kolēģa. Sanita man vispār ir piemērs man šeit žurnālistikā, kā būtu jābūt, ka cilvēkam ir ne tikai galva, bet ir arī sirds. Jo esmu redzējis ļoti labi žurnālistus, kuriem ir fantastiska galva.
ļoti labas analītiskās spējas, bet pietrūkst tās empātijas, par ko mēs runājam, vai pietrūkst tās sirds, pietrūkst tās cilvēcības. Un tad Sanitē es redzu, ka viņai ir galva un viņai ir sirds, un tā man šeit ir ļoti laba kombinācija, jo tad var darīt lielas lietas. Nu, man, protams, ir jājautā, jebkuram darbam, īpaši pētnieciskajā žurnālistikā, ir skaidrs, ka, ja mēs mēdzam citreiz dzīvē kaut kādas situācijas salīdzināt ar skriešanu, tad pētnieciskā žurnālistika nav sprints. Nu, tas ir maratons. Tas ir maratons. Un tas tiešām nozīmē to, ka pie raksta var strādāt mēnešiem, dažreiz gadiem, un pie pētījuma var strādāt tiešām gadiem. Nu, lai tas nepārtraukti tiks Man tā vēl papildināts. nav bijis. Man šeit Jā. ir kaut kāds pusgads ir bijis. Jā, pusgads, un tas arī ir pietiekami daudz, jo zini, kā mūsdienu ātrajā pasaulē, kur šķiet, ka tu uzraksti rakstu vienā dienā, tev ir nopublicēts raksts, viss ir kārtībā. Pētnieciskā žurnālistika ir pilnīgi cits stāsts, ne? Bet tas ir arī ieguvums Nu, patiesībā, jā. jo ļoti forši tad var tiešām iet dziļumiņā. Bet tur arī ir tā kā tas, ka tev ir nepieciešams, nu, tā disciplīna, darba disciplīna un nenogurt no temata. Jo es pieļauju, es nezinu, tev nav tā bijis, ka tev galvā ir tik daudz to spuldzīšu, kas deg katra savā galvas kambarī, un tev tas viss ir jāsaliek kopā. Un tev ir jāatrod tur likumsakarības, tev ir jāatrod tur nepareizības. Jā, es nezinu, jautājums tu laikam kaut kur izpalika. Nē, tā ir. Bet tu saprati ir. mana Bet domu, tas, ko- nu, ka, jā, ka, bet ko, tas, ko es ko gribu- tu dari, kā tu tiec galā ar to? Tas, ko es gribu pateikt, ir, nav tā, ka es pie viena pētījuma, piemēram, es saku, es pusgadu strādāju pie pētījuma, Jā. tas nekad nav viens pētījums. Nu, tā kā vienmēr paralēli ir 3, 4, 5 lietas. Nekad tas Tu nav viens domā, ka tas pētījums. izklausās labāk, tā kā? Kad Nē, tev tas izklausās vēl tie patiesāk. kameri vēl tur kā ir Nē, tas atādi, vienkārši jā. izklausās patiesāk, jo Jā. nu, tādas privilēģijas, lai strādātu pie vienas tēmas, pie pusgadu nav. Nav. Tev ir vēl viss 100 lietas jādara. Es pati filmēju, pati montēju, pati pēc tam uztaisu vēl sociālo ierakstus un visu pārējo. Mēs neesam ļoti naudīgi, tāds mazbudžeta kantors, tāpēc mums ļoti daudz, kas jādara, jābūt cilvēkam orķestrim, bet, zin kā, ja es ļoti ilgi strādāju pie kaut kādas tēmas, es apmaldos, un man redaktori mēdz teikt, ka atklājien es apmaldījos 3 priedēs, un tad mēs apsēžamies, un tad mēs saliekam atkal pa punktiņiem. Man ir visādas metodas, kā es mēģinu grupēt informāciju. Es sev rakstu, man pirms raksta katra top tāds koks, kur es salieku, kādas nodaļas man būs, kāda informācija varētu būt katrā nodaļā un kas ir jāintervē un tā tālāk. Man ļoti patīk struktūras dzīvē vispār. Man ir Excelis labākajām bulciņu vietām un drēbēm, ko es gribu nopirkt. Tieši tāpat man ir arī darbā katrai lietai Excels, kurš man palīdz kaut kā nepazust tajā. Bet ja tu ilgi strādā pie vienas tēmas, kaut kādā brīdī tu sāc pazaudēties, nesaprast, kas ir svarīgākais. Piemēram, ja tu ilgi raksti par to, ka kāds nozag 5 miljonus, un tu pēc kaut kāda brīža, tu tie 5 miljoni sāk šis nekas, nu kas 5 miljoni? Jā, Jā, tu tik ļoti sarūpēji ar to lietu, ka tev vairs tas neliekas, nekas svarīgs. Nu, nozaga tur 23 miljonus, no Dievs, un citur zog miljardus. Nu, tā, nu, tev pazūd sajēga par to, kas tas ir, tas, ka tu sarodi ļoti ar to. Bet tad ir kolēģi, ar kuriem jārunā, jāapsēž, un tad jāmēģina kaut kā iekļūt atpakaļ tajās īstajās sliedēs. Skaidrs, ka jāatpūšas vēl arī bišķiņ. Bet tas nozīmē, ka jūs ar kolēģiem arī mēģināt salikt tos fokusus tajā brīdī, kad tu apmaldies, bet arī vispār, piemēram, kādam konkrētam tematam, kas ir nonācis jūsu redzeslokā. Es nezinu, vai visi to dara. Es ļoti individuāli to daru vienmēr ar redaktoru. Es vienmēr viņai palūdzu atrast laiku divatā, kur mēs varam apsēsties, un es izstāstu, kā es to redzu, un varbūt viņi redz citādi. Jo, nu, pirmkārt, viņai ir lielāka pieredze. Ļoti iespējams, ka viņi zina vēl kaut kādus cilvēkus, vēl kaut kādas lietas, kas varētu būt interesantas. Otrakārt, ir programmētāji un tās teiciens, ka viņiem uz galda vienmēr ir pīlīti, jo tad viņi to problēmu stāsta pīlītei, un tad viņi saprot, kur ir tā kļūda tur, teiks, ka tu skaļi kādu to stāsti. Un man, redaktors, tad ir tā pīlīte, acīm redzot, citreiz man vajag vienkārši stāstīt, un tad, kad tu stāsti un skaļi to formulē, tad ir sāc saprast patiesībā kaut kādas lietas labāk. Un iegājies, ka mums ir sapulce visiem kopā, un tad es palūdzu Santu vienmēr 5 minūtes palikt ar mani dibatā. Man ir tāds individuālais laiks vienmēr vajadzīgs, lai apjautātu. Citreiz man vienkārši vajag iedrošinājumu. Es saku, man šķiet, ka ir šitā, vai tev arī tā šķiet? Un ja arī, nu tad es turpinu. Nu, man, protams, vēl visādas tur tās emocionālās lietas interesē, Ines, protams, jā, tā kā piedodiet. Ja mēs domājam par darbu, ir skaidrs, ka, nu, tu minēji arī Krāslavas gadījumu, kas tev emocionāli ir bijis, nu, droši vien neizdēšams tavās atmiņās, tavā darbā, ļoti
spilgts un tāds skumjš emocionāla notikums, bet kopumā, kad tu varbūt paskaties uz to savu darbu, kā tev šķiet, kas tev pašai ir visgrūtākais vai ko tev ir visgrūtāk saprast? Un te es nedomāju tabulas matemātiskas vai cipars, kas ir Reāli politika. jā, tur ir kaut kāds grāmatvedības failus, bet tīri varbūt no tādas, tādā, jā, varbūt arī tādā emocionālā kontekstā. Jo tu piedzīvo netaisnības, tu redzi, tu izgaismo netaisnības, un tas ir tas, ko jūs darāt. Jūs pamanāt to, kur kāds cits nesaka patiesību. Jā. Un, jā, kā tu varbūt sacītu, kas tev, tīri cilvēciski varbūt ir nepieņemami vai grūti pieņemami, vai visgrūtākais savā darbā strādājot pie materiāliem? Es nekad neesmu sapratusi cilvēkus, kuriem nerūp nekas vairāk kā viņi paši. Es nekad neesmu sapratusi. Man šķiet, ka, ja mēs katrs rūpēsimies tikai par sevi, tad nekas nesanāks. Vajag cilvēks, kas cīnās par visiem un kas nepaliek malā. Es nekad neesmu sapratusi cilvēks, kas man skatās un saka, man neinteresē politika. Un es domāju, kā tev neinteresē politika? Tā kā pilnīgi viss tavā dzīvē ir politika. Lūpu balzāms, ko tu šodien uzliki uz savā lūpā, lai viņas būtu skaistas un spīdīgas, ir politika, tāpēc, ka tu viņu droši vari likt, un tur ir vielas, kas ir atļautas, un tev drošas, tāpēc, ka ir izstrādāta politika, kas to kontrolē. Un visas lietas, kas ar tevi saistās, ir politika, un ja tev neinteresē politika, kaut kādā brīdī politikai sāks interesēt tu, ir tā ļoti skaistā karikatūra, manuprāt, bija Toms Kokins. Toms Kokins, jā, kur ir mājiņa ar mežu, un tad no tās mājiņas nāk balss, kur saka, man neinteresē politika, un viņš dzīvo savā mežā vismierīgi. Un tad nocērt kokus, un tad tas cilvēks ir pārsteigts. Kā? Bet tā ir politika, tev neinteresēja šī politika, kur piedēvē to, ka var nocērt kokus. Pilnīgi viss mūsu dzīvēs ir politika. Tas nav tikai šīs runas saimā un komisiju sēdes un dokumentu kaudzes. Pilnīgi visu, ko mēs darām un kas mūs ietekmē un ir lietas, kas mums nepatīk, tā ir politika. Man šķiet, ka nevar sēdēt vienkārši maliņā un izlikties, ka tas tevi neskar. Varētu jau var, bet es neesmu sapratusi. Es nesaprotu, kā. Jo man besī. Man ļoti daudz lietas besī. Un tas arī dzēn uz priekšu lielākoties, jo mums arī darbā ir WhatsApp grupa, kur mēs kaut ko citreiz tur viens iemet kaut ko, otrs, trešais, un tad rakstam par šo, jo mēs esam ritīgi dusmīgas. Un tās dusmas tev dzēn uz priekšu, jo kā? Kā tev var nerūpēt? Es pilnībā šo saprotu. Pilnībā, ka dusmas ir īstenībā laba lieta, ja tās izmanto pareizi. Tā Un zini, kā kas vēl darāt jūs, jā. pēdējā laikā? Viena lieta, kas man ir ļoti nesaprotama, ir arogance. Es jau to īpaši jūtu šobrīd no valdošajiem politiķiem, tiem, kas ir ļoti ilgi sēdējuši labos amatos un kas ir ļoti attālināti no tautas. Un tas varbūt kā muļķīgi skan, bet viņi ir savos komentāros, un arī tad, kad es esmu jautājis, ko jautājums ir tik ļoti aroganti un tik ļoti labās domās par sevi un gudrāki par visiem, un es nezinu, kā viņi nesaprot, ka tas vispār nav simpātiski. Tas vispār nav patīkami. Tas nav simpātiski. Un tad mēs brīnamies, ka populisms iet savu uzvaras ceļu, bet, protams, tāpēc, ka viņi runā cilvēkiem saprotamā valodā. Es izlasu, ko tu man atbildi, katru trešo vārdu tezaurā skatos, ko mēs mēģinājām man pateikt. Kurš tā runā? Tu taču tā nerunā ģimenē. Kāpēc tu gribi tā ar sabiedrību runāt? Ir jā, varbūt muļķīgi, bet man šķiet, ka pišķiņ jābūt vienkāršākiem. Empātiskākiem arī. Es arī nesaprotu, godīgi sakot, kurš ir tas brīdis un kāpēc notiek tas pārāvums. Jo pēc būtības cilvēks jau lielākā daļa ir, mēs visi esam līdzīgi. Mēs esam uz vienas zemes staigājam, vai ne? Vienos veikalos iepērkamies, un kurā brīdī notiek tas pārāvums, par kuru tu runā, bet es, godīgi sakot, arī to brīžiem sajūtu, un es tajā brīdī nesaprotu, kāpēc. Man nav atbildes uz to jautājumu, kāpēc tā ir noticis. Man patika jautāt tā atziņa par dusmām, kas virs uz priekšu, ja tās mēs tiešām varam dusmas izmantot savā un citu labā, kas ir ļoti būtiski, jo citreiz mēs dusmojamies par niekiem, kas ir absolūti muļķīgi, bet tā gadās arī tā ir daļa no mūsu dzīves. Domājot vēl par to, ko tu dari, es nevaru tev nepajautāt par drosmi. Jo manā skatījumā arī tajā darbā, ko jūs darāt un ko tu dari, arī drosmei ir jābūt klātesošai. Jo es zinu, ka nevienmēr ir patīkami runāt par sarežģītiem tematiem, kur tu zini, ka kāds par to būs dusmīgs. Un tās nebūs dusmas, kas tiks virzītas labā virzienā. Tās būs dusmas, kur tiks spērti zimbeņi arī iespējams tavā virzienā vai tavu kolēģu virzienā.
Un tās dusmas ir ne tikai no tiem, no kā, piemēram, jūs prasāt atbildību, bet tās var būt arī no kaut kādas tur sabiedrības daļas, kurai tas arī šķiet, nu, kāpēc ir tā jārunā par šo tēmatu, jūs vispār neko nesaprotat. Un tad, nu, jā, es gribu jautāt par to, kā tu tiec ar to galā, kur tu smelies to drosmi, un vai tu sevi sauktu arī par tādu drosmīgu sievieti? Es nezinu. Tas ir ļoti atkarīgs no katras situācijas. Man ir bijuši, piemēram, intervijas ar politiķiem, kurus izēju un trīc rokas un vēl trīs dienas no tā, cik ļoti pretīgi viņi ar mani runāja. Un tad es domāju, nu kāpēc? Nu kāpēc tu ar mani tā runā? Es arī esmu cilvēks. Un citra, es tagad esmu, patiesībā, tad, kad politiķi vai amatpersonas ar mani sāk tā ļoti negandu runāt, es tagad reizēm mēdzu pājūt, kāpēc jūs ar mani tā runājat? Un tad viņi samulst, jo man taču nešķiet tā kā cilvēcīgi, es tev neko neesmu nodarījis pāri. Ir ļoti daudz skaidrs, ka negācija arī internetā no komentētājiem un vēl kaut kā, bet vai es esmu drosmīga, es nezinu. Nu, reizēm es esmu samīzusies. Nu, tā kā man ļoti bieži ir bail. Man pirms rakstu publikācijas ir bail, vai viss ir Tu pareizi. atceries, par ko tev bija lielākais mīziens? Pēdējā laikā nē, bet ir bijuši vairākas reizes, ka esmu iepriekš gājusi ar slēpto kameru kaut kur iefiltrēties. Un tad gan ir tā, pirmkārt, tev ir tā slēptā kamera, tev bail, ka viņi tur kaut kur neizkrīt, kāds nepamana, vēl kaut kas, un tad tu mēģini tēlot muļķīt, vēl kāds neatpazīst, ka tu, nezinu, izdomātu vārdu tur startē, un tad tu ienāk varbūt kāds paziņo un nosauc tev īstajā vārdā, vēl kaut kas. Bet tā vēl nav bijis, bet ir bijis ļoti nērti, nu, tā kā kaut kādas tādas lietas. Man šķiet, ka tāds bailes īsti ne, jo man šķiet, ka baila ir frontē. Frontē ir baila. Ārnē karā vajadzētu būt baili. Bet man te drošībā strādājot ir nepatīkami, ir nērti, ir stress un tā, bet es neteiktu, ka tās ir bailes. Un patiesībā tas, ko es esmu iemācījusies, kā mēģināt novērst tās bailes, ir būt sagatavotam. Es esmu iemācījusies no visiem kolēģiem, ja tu eju, piemēram, uz interviju ar politiķu, kurš tu zini, ka viņš nebūs par tevi jauks vai vēl kaut kas, nu tu izpēti visu iespējamo un tu eji ar faktiem gataviem. Un tad, kad viņš to sāk melot vai teikt kaut ko, nu tu vari likt pretī un tu vari argumentēt. Un tad, kad tu vari runāt kā līdzīgs ar līdzīgu, tad tur arī nomierinās tā otra puse. Jo skaidrs, ka žurnālistikā sievietēm arī vēl ik pa laikam, tad, kad vēl pirms pāris gadiem bija jādzer meitenīt un ko tu jūs pirmo gadu strādājat, un varbūt jums vajag vispār tur nadziņus likt, arī tā esmu dzirdējusi. Tas varbūt nav bailes, tas vairāk ir tāds stress un nepatīkam. Man ir kaut kāda cilvēka, kur es zinu, ka man šodien ir jāzina, un es negribu. Tāpēc, ka iepriekšējā saruna bija tik augstos toņos, ka es vienkārši to negribu atkārtot. Bet, nu, darbiņš jādara. Nu, šis atkal ir tas stāsts, man šķiet, kas arī savāk tā labi visu kopā, kā, jo tu vairāk arī zini, nu, tu runāji par intervijām, kurām tu sagatavojies iepriekš labi, zinot faktus. Tas arī ir attiecināms uz visām mūsu dzīvēm. Vai ne? Tajā brīdī, kad mēs zinām, kad mēs lasām, kad mēs esam informēti, mēs pēc loģikas jau varam kaut kādā mērā justies drošāki. Es, protams, nerunāju šeit par kaut kādiem tādiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem, kas mūs visus kaut kādā mirklī var izraut. Par lietām ar tevi nevar manipulēt, ja tu zini taisnību. Jā, nu, tur tā lieta, un tāpēc ir ļoti svarīga tā informācijas saprašana un uztvere, ko mēs ikdienā patērējam. Bet kopumā, Ines, nu, varbūt tu vari izstāstīt, ko tu pēti tagad vispār vēl. Kas ir tie tagad no tiem, ko tu drīksti, no tā, ko tu vari atklāt? Šobrīd man ir tādas 3 aktīvās lietas. Viena ir sankciju pārkāpumi. Uzņēmumi, kas visādos veidos mēģina tomēr sūtīt uz Krieviju lietas, ko nedrīkst sūtīt. Nesaukšu uzņēmumus, jo tad viņi ar mani nerunās. Viņi būs dzirdējuši to. Bet otra lieta ir vēl viens 15 gadus raksts par partiju finansēšanu no valsts budžeta. Pirms 6 gadiem mēs ļoti palielinājām valsts budžeta finansējumu partijām. Es gribu atskatīties, kas notika. Nu, kā mēs esam tērējuši šo naudu, ir šogad 1,6 miljoni. Kā partijas to tērē, nu, vai ir pietiekami iedzīga tā sistēma. Trešais ir par azartspēļu reklāmām, kuras ir Latvijā aizliegts, bet mēs redzam pilnīgi uz katras tām, es par to jau esmu rakstījusi. Un tagad es arī gribu atskatīties, nu, vai tad pēc tā raksta kaut kas mainījās. Un spoiler alert, nē. Nemainījās, nekas nemainījās, un es mēģināšu bišķiņ atbildīgajiem paklauvēt pie durvīm un saprast, kad tad viņi kaut ko grasās tos savos solījumus pildīt, jo es kaut kad viendien braucu ar auto un saskaitīju kaut kādās 10 minūtēs 17 azartspēļu reklāmas, kas ir Latvijā aizliegtas.
Nu, ir īstenībā šausmīgi apzināties, ka it kā tik daudz ir izdarīts, bet nekas nemainās. Un tad tu saproti, ka ir jādara vēl, ir jārok vēl, iespējams, ir jābūt kaut kam spēcīgākam, kas varbūt to var apturēt. Tematu katrā ziņā ir daudz, man šķiet, un es arī, starp citu, klausies, mums ir stājies jau spēkā tas aizliegums skūteriem, Bolt un visiem citiem pārvietoties pa ietvēm. Tu zini? Jā, Ir 1. tā, aprīlī. Tu zini, iedomājies, es tev saku, es tev šis tā, nu, ko lai es daru? Tu iedomājies, tu nevari vienkārši iedomāties. Man bija gandrīz tas pats, kas tev bija pirmajā intervijā, Rebaltika, kad tu runāji. Apturēt? Nu, principā, jo es vienkārši griezos ārā no vienas tādas iebrauktuves, un tad mana seja atapās pretī tā sejai, bet man atapās tik tuvu tā seja, ka, nu, ļoti tuvu, teiksim tā. Un viņš nobremzēja, nu, principā bija sekunde, un visticamāk šodien mums šī saruna šeit nebūtu. Noteikti nebūtu. Ja būtu sekunde, nebūtu. Tas, es būtu kaut ko, nu, labākajā gadījumā slimnīcā. Es esmu pamanījis, ka policija patiesībā kontrolē, ik pa laikam apstādina. Šausmas, es nezinu, man vajag policistu kaut kādu šito emblēmu. Es labprāt arī to piesaistītu. Ar citu, varbūt mēs varam ierosināt cilvēku patruļas kaut kādas vispār. Nu, tādas labi Oi. labdabīgot. Jā, nu, Ines, mēs ar tevi vakaros varētu iziet pastaigā un paskatīties. Parasti šitādas patruļas vēsturē ir baigi slikti beigušās. Slikti beigušās, jā. Jā. Nu labi, bet vienkārši esiet, ar to es gribēju teikt, joprojām esiet ļoti uzmanīgi, jo pilsētu vidē, tā kā tu vari ieviest izmaiņas, bet tas nenozīmē, tas ir līdzīgi kā ar tiem likumiem, ko tu minēji, ka tas tiešām tā strādā. Jā, uzreiz, un ka kāds to līdz galam ievēros. Mums vienmēr jābūt modriem, un ja mēs kaut ko pamanām, tad jāziņo jums, žurnālistiem jāziņo, vai jāziņo policijai, jāstāst par lietām, kas notiek mums apkārt, jābūt nevienaldzīgiem, noteikti. Jā, bišķiņ empātiju, nevienaldzību un beidziet teikt, ka jūs neinteresē politika, jo politika jūs interesēt. Jā, un tad, kad gribas no visa atpūsties, atapties, tad atpūsties. Ines, atpūsties, lai ir labāks noskaņojums, jā. Mēs ar Ines arī šeit uz sportiņu aizējām, jā, ne kopā, bet mēs aizējām, mēs esam kopā garīgi. Nē, mēs bijām disku golfu tikko kopā spēlēt. Disku golfu mēs bijām, jā, bet mums vajadzētu vēl kaut ko aiziet kādā vakara pastaigā, lai mēs varam kontrolēt, kas notiek pilsētā un pamanīt to, ko vajadzētu. Mēs iesim vakara kontrolē sarunāt. Ines, paldies, un es gribu tiešām vēlreiz pateikt paldies tev un taviem kolēģiem par to, ko jūs darāt. Jūsu darbs noteikti nav nepamanīts, un tas ir svarīgāks varbūt nekā pašiem dažreiz šķiet, un tajā brīdī, kad pašiem šķiet, ka rodas šaubas. Nevienmēr droši vien arī, kā tu minēji, mazbudžeta uzņēmums, mazbudžeta organizācija, ka nevienmēr varbūt šķiet, ka, nu, vai tam ir kāda jēga, un vai to vajag darīt, nu, atrast to spēku un apzināties to, ka ir tik daudzi cilvēki, kas bez jums nebūtu tur, kur viņi ir šobrīd. Un arī viņu dzīves būtu krietnī sliktākas, kaut vai tas, ko jūs esat darījuši saistībā ar vardarbību. Tā kā paldies par to, ko jūs darāt, un 15 gadu jubileju. Paldies tev, ka izvaicāji, cerams, ka tas būs tas, ko cilvēki gribēja dzirdēt.